Labdien, tauta! Šodien es nāku pie jums ar Q&A video. Jūs iesūtījāt jautājumus, un es uz viņiem atbildēšu. Vienkārši. Sākam? Sākam. Aiziet! Pirmais jautājums nāk no Hacker6424. Kāpēc tu izvēlējies kļūt par YouTuberi? Kāpēc izvēlējies kļūt par YouTuberi? Nu, protams, lai man būtu daudz naudas un pelnītu. Un man visas meitenes gribētu. Un... jā. You serious? Es vēlos kļūt par YouTuberi, tāpēc, ka man patīk filmēt video, man atstāt kaut ko atmiņām un varbūt kādam cilvēkam uzlabot dienu, viņam ir ko skatīties. Nezinu, viņš negrib skatīties pa televizoru raidījumus kaut kāds, viņš izvēlās atnākt uz manu kanālu un paskatīties manus video. Tā kā tas laikam ir iemesls, kādēļ es kļuvu par YouTuberi. Nākamais komentārs nāk no jautājums, ne komentārs. Varčīs TV saplaist tavu datoru vai zaudēt visus savus YouTube kontus un sākt visu no jauna? Noteikti, ka tad jau laikam pazaudēt visus savus YouTube kontus un sākt visu no jauna, jo, ja man būtu komps saplaists, es atkal nevaru filmēt video un tad nebūs diži jēga, tā kā labāk es sāku no jauna un mans komps ir mana Anželikera dzīva, sveika, vesela, neviens neaiztiks un nesaplaisīs. Tikai es pats varbūt saplaisīšu kaut kā. Nākošais jautājums nāk no Skrave vai, es ceru ja nepareizi izrunāju, tad sorry, bet jā, nāk no šī cilvēka jautājums un viņš saka, jautā, izņemot YouTube, gamingu un rapu, tev ir vēl kaut kādas intereses, hobiji? Nope. Nākošais jautājums nāk no Jēgā Norbis. Kādu montēšanas programmu tu izmanto? Es izmantoju Adobe Premiere video programmu. Iesaku visiem cilvēkiem, kas grib montēt video, veidot YouTube, arī neveidot YouTube kaut kādus video, vienkārši montēt video. Iesaku to, jums komps atļauj pavelk. Jā, ļoti kvalitatīvu programmu un ok, jāpiešaujās, protams, ir, un es pats mācos, vēl attīstos un būs labāki video, bet, kvalitatīvāk montēšanas ziņā. Bet, jā, ļoti kvalitatīvu programmu un iesaku izmantot to. Nākošais jautājums nāk no Mārtiņš Vēveris, un viņš jautā, ko labāku sagaidi no FIFA 18? Ko es gribētu sagaidīt? Es gribētu sagaidīt, karieru modu, piemēram, es gribētu sagaidīt kaut kādā ziņā labāku. Ok, viņi ielika šobrīd to, finanšu lietas, vai ne? Bet es gribētu vairāk iespēju, kā saka, tajā karieru modā atrast. Ne tikai, kad cik kreklus tu pārdod, jo tas ir menedžers, vai ne? Bet, ne menedžers, bet tas ir vairāk tas, kas nodarbojās ar finansēm un tādām lietām. Es negribu to, man tas neinteresē. FIFA 17 diezgan kvalitatīvas spēles, uzskatu, jauna bāze viņai, jauns sākums. Es uzskatu ļoti labs sākums, ļoti savādāka spēle. Un būs interesanti redzēt, uz kurien viņi ies tālāk. Bet es domāju, es gribētu karieru modu, jā, kaut kādu uzlabojumu. Varbūt, ja viņi to karieru modu varētu paturpināt kā Alex Hunter, tas arī būtu diezgan forši. Bet, nevis uz vienu sezonu, bet tā, ka turpināt spēlēt ar viņu, attīstīties un beigt ar viņu arī, piemēram, futbola karjeru. Tas būtu interesanti. Nākamais jautājums nāk no Toms Eš. Un viņš jautā, kas tavuprāt ir tavs lielākais sasniegums dzīvē līdz šim brīdim? Vai es kādreiz ticis iesaistīts kādā konfliktā ar policiju? Kas, manuprāt, ir mans lielākais sasniegums šobrīd? Noteikti Anželika, mans kompis, un tas ir, es uz to gāju un es gribēju ļoti savu labu kompi, lai es varu filmēt jums video un attīstīties un darīt kaut kā. Un līdz ar to, kad es arī nopirku kompi, man parādījās iespējas, es uz Beztabū biju filmēties. Man video ir aktīvāki palikuši, kanāls ir aktīvāki. Jā, tas ir mans tāds varbūt lielākais. Arī, jā, izdot albumu. Es izdevu albumu savus meklējumos, varat atrast playlistu YouTube'ā, manā kanālā. Noklausieties. Jā, tie ir man tādi divi lielākie sasniegumi. Un par policiju, tāds vienīgais, jā, atvērt tālus pudeli man bija publiskā vietā. Policijas atvainojos, jā. Pēdējais jautājums nāk no LV Proz, un viņš jautā, uz cik subiem būs kāds konkurss vai vispār būs, vai tu apsver YouTube
tu karjeru nepareizi uzrakstīji, bet karjeras beigšanu vai arī sākt kanālu angļu valodā. Runājot uz cik subiem būs kāds konkurss un vai vispār būs konkurss. Konkurss būs uz 2000 abonentu sliekšņa. Ka būs 2000 abonenti, tad būs konkurss giveaways. Kāds, es neteikšu, kas būs, tas viss pēc tam būs, informācija par to. YouTube karjeras beigšana, es nedomāju beigt YouTube karjeru, vismaz šobrīd. Varbūt kaut kas notiks, bet tam jānotiek kaut kam drastiskam, lai es beigtu filmēt video. This is how. Un par kanālu angļu valodā, jā, būs noteikti nākotnē kanāls angļu valodā, bet šobrīd es gribu attīstīt savu latviešu kanālu un sniegt video latviešu valodā. Ja arī man būs angliski video, nedomāju, ka šis kanāls tiks pamests, es turpināšu likt video arī latviski, jo, to es darīju no sākuma, un es nevaru pievilkt tos, kas grib man redzēt latviešu mēlēt dzimtajā valodā. Tā kā, jā, būs arī video gan angļu valodā, gan latviešu valodā. Krievu valodā gan nebūs, jo es, protu, kā runāt, bet tā, хорошо. Ko, paldies visiem, kas iesūtīja jautājumus. Es nevarēju visiem atbildēt, tā kā uz tiem jautājumiem, uz kuriem es neatbildēju, es atvainojos. Bet būs noteikti vēl Q&A, ja jūs uzrakstīsiet kādu foršu interesantu jautājumu, iespējams jūs izvēlēšos. Ja patīk šis video, uzspied laiku, nošēru arī šo video, abonē man kanālu, ja neesi abonējis, un noteikti tiksimies nākamreiz. Nākiet arī uz streamiem, tiešraidēm, pievienoties. Tur ar maniem var parunāt vairāk, uzdot kādu jautājumu, un lielāka iespēja, ka es arī atbildēšu. Un, jā, tiekamies nākamreiz. Peace!